Bez liekas kavēšanās vērsim vaļā Romiešu vēstuli 15. nodaļu un turpināsim iet cauri mūsu nelielajai sprediķa sērijai par žēlastības veidot dzīvi. Šajā dienā 15. nodaļa no 1. līdz 13. pantam. Romiešiem 15 no 1 līdz 13. Mums stiprajiem pienāks nest to vājības, kas ir nespēcīgi. Nevis censties patikt pašiem sev. Ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam, viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tavu nievātāji nievus ir krituši uz mani. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs ar izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājumu Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatoti Kristu Jēzu. Tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodināt Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus. Un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts. Tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Un vēl ir sacīts, tautas priecājieties kopā ar viņa tautu. Un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet kungu, un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņam. Arī Jesai saka, reiz Jišai sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs pār tautām, un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Tas ir Dieva vārds šai dienai. Pirms mēs pārdomājam šo pusnodaļiņu, lūgsim, lai Dievs mums palīdz. Debes Tēvs, arī šajā pēcpusdienā mēs Tev no sirds pateicamies par to, ka mums ir pieejams Tavs vārds. Mūsu dzimtajā valodā mēs to varam lasīt, mēs to varam pārdomāt. Debes Tēvs, Tavā vārdā var atrast visu, kas mums, kā Taviem ļaudīm, ir nepieciešams mūsu ticībai un mūsu dzīvē dievbijībā. Un tāpēc tagad, kad Tavu vārdu pārdomājam, lūdzam palīdzi mums to saprast, palīdzi mums to pieņemt un palīdzi mums savas domas, savu attieksmi un savu dzīvi pielāgot Tavam vārdam. Āmen. Draugi, kā jūs atbildētu uz pavisam vienkāršu vai ļoti sarežģītu jautājumu? Kas ir draudze? Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Kas ir draudze? Ja mēs lasītu Bībeli no sākuma līdz beigām, mēs redzētu, ka Bībelē tiek izmantot daudz un dažādi apzīmējumi, kas raksturo un palīdz saprast to, kas ir draudze. Draudze ir kā Dieva ganāmpulks. Tie ir ļaudis, kurus Dievs ir izglābis un par kuriem Dievs gādā un rūpējas. Mēs lasām, ka draudze ir kā ģimene, kur kristieši viens otru pieņem, viens pret otru izrāda rūpes, viens par otru gādā, viens par otru rūpējas. Mēs lasām, ka draudze ir kā Kristus līgava. Tā ir izglābta, lai uz mūžiem būtu kopā ar savu kungu un valdnieku un glābēju. Perfektās attiecībās, nekad nešķiroties. Draudze ir patiesības pamats un balsts. Draudze ir tā vieta šajā pasaulē, kurā ir atrodama patiesība par Dievu, par viņa darbu. Draudze ir tā vieta šajā pasaulē, kas gluži kā tāda bāka spīdina šo patiesību apkārtējā tumšā pasaulē. Draudze ir Dieva mājoklis, kurā pats Dievs savā garā ir klātesošs. Tie tikai daži apzīmējumi, kurus Bībele izmanto, runājot par to, kas ir draudze, un mēs varētu pievienot daudzus citus. Bet šīs dienas raksturvietā, manuprāt, mēs redzam vēl vienu atbildi uz jautājumu, kas ir draudze. Un mēs redzam, ka šo pantu galvenā doma ir ļoti vienkārša. Draudze, kas dzīvo vienprātībā, ir Dieva darba atspulgs, jeb demonstrācija. Draudze, kas dzīvo vienprātībā, atspoguļo to darbu,
ko Dievs dara šajā pasaulē. Mēs varētu pat teikt, ka draudze, kas izdzīvo savu saņemto žēlastību vienā prātā, ir pierādījums tam, ka Dievs reāli darbojas un īsteno savus nodomus šeit uz zemes. Un kas tad ir Dieva nodoms šajā pasaulē? Mums katram ir savas lietas, ar kurām mēs nodarbojamies. Kas ir tā lieta, ar ko Dievs nodarbojas šajā pasaulē? Vēstules sākumā 1. nodaļas 5. pantā un arī vēstules izskaņā 16. nodaļas 26. pantā Pāvils runā par to, ka evaņģēlijam par to, ka Jēzus ir Kristus, šis varenais valdnieks, ir jāizskan pa visām zemēm. Jāaiziet cauri visām tautām. Kāpēc? Tāpēc, lai pie ticības paklausības vestu visas pasaules tautas. Citiem vārdiem sakot, Dievs šajā pasaulē nodarbojas ar to, lai izveidotu multinacionālu, multikulturālu, dažādu dzimumu, dažādu vecumu, dažādu pieredžu, izglītību, talantu un tā tālāk cilvēku kopumu, kas visi vienoti seko vienam kungam, kalpo vienam kungam, pagodina vienu kungu. Un tagad, skatoties uz šādu cilvēku kopumu, mēs varam būt droši par to, ka Dievs patiešām dara savu darbu. Dievs strādā. Draudze ir Dieva darba pierādījums. Pēdējās pāris svētdienās mēs esam pavadījuši Romiešu vēstules 14. nodaļā, kurā Pāvils izcēla to, ka draudzē ir dažādi cilvēki. Raibais bariņš, arī mēs šeit, pareizi. Bet mēs visi piederam vienam kungam. Mēs visi esam viena kunga roku darbs. Mēs visi caur Kristu esam saņēmuši vienu un to pašu žēlastību. Un tādēļ, ka mēs šo žēlastību esam saņēmuši, mēs tagad esam aicināti cits citu pieņemt par spīti tam, ka mēs esam tik atšķirīgi. Pieņemt jautājumos, kuros pastāv dažādi viedokļi. Šie tie sekundārie, mazsvarīgie jautājumi, kas vienlaikus var būt par milzīgi šķeļošiem jautājumiem. Pāvils mudina, tad, kad jūsu kristīgā brīvība savā starpā sadurās, netiesājiet cits citu, nenievājiet cits citu, neklupiniet cits citu. Tā vietā pieņemiet cits citu, cenšieties cits citu celt un stiprināt ticībā. Tas ir tas, ko mēs redzējām 14. nodaļā. Un tagad, noslēdzot šo vēstules daļu, tas neticās, ka mēs jau esam šai garai vēstulei pie finiša taisnes pietuvojušies. Šeit Pāvils šajos pantos mudina kristiešus dzīties pēc vienprātības, pēc viena prāta. Un šīs dienas rakstu vieta, jūs iespējams jau pamanījāt, viņa sastāv no 2 daļām, bet šīs 2 daļas viņas ir ar līdzīgu uzbūvi. Pāvils sāk ar pavēli, tad viņš dod iemeslu, kāpēc tā lieta ir jādara, un viņš noslēdz ar lūgšanu. Un tā 2 reizes. Un vispirms Pāvils runā par to, ka mums ir jādzenas pēc vienprātības. Kāpēc? Tāpēc, ka šādā veidā mēs sekojam Kristum. Šādi mēs sekojam Kristum. Un otrkārt, mums ir jādzenas pēc vienprātības. Kāpēc? Tāpēc, ka šādi tiek demonstrēts Dieva darba piepildījums šajā pasaulē. Tad aplūkosim abas 2 šīs svarīgās lietas. Pirms dzenieties pēc vienprātības, jo šādi jūs sekojat Kristum. Izlasīsim šo pavēli 1. un 2. pantā. Mums stiprajiem pienākas nest to vājības, kas ir nespēcīgi. Nevis censties patikt sev pašiem. Ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam, viņam par labu, lai viņu celtu. Pāvils saka, ka tiem, kas ir ticībā nobrieduši, tie stiprie, ir pienākums citu priekšā. Vārds pienākums sev līdzi nes tādu kā parāda nozīmi. Iepriekš 12. nodaļā, 12. nodaļas 2. pusē, Pāvils saka, nepalieciet citam parādā neko citu kā vien mīlestību. Tātad mums ir pienākums pret citiem ticības brāļiem. It īpaši Pāvils šeit uzsver stiprie. Jums ir pienākums
pret ticībā vājajiem. Bet šis ir universāls princips. Un jautājums ir, kā tad mēs šo pienākumu realizējam, jeb kā mēs šo parādu, ja gribat, atdodam? Un Pāvils saka, nedzīvojiet par patikšanu sev, bet dzīvojiet par patikšanu viņiem. Savstarpējās attiecībās ar ticībā vājākiem brāļiem mums ir jārūpējas par to, lai mēs darītu lietas, kas šiem cilvēkiem nāk par labu, kas viņiem palīdz pieaugt viņu izpratnē, pieaugt tajā, kā viņi savu ticību izdzīvo. Jau 14. nodaļā mēs redzējām, ka ticībā stiprajiem vajadzēja reizēm ierobežot savu brīvību. Tās lietas, kur viņi pēc likuma un pēc Dieva vārda var darīt, reizēm bija jāierobežo. Kāpēc? Lai kāds cits nepakluptu. Un šajā gadījumā mēs redzam tās monētas otru pusi. Tā vietā dariet pozitīvi, aktīvi dariet to, kas šiem cilvēkiem palīdzētu celties. Kas viņiem palīdzētu kļūt ticībā stiprākiem. Draugi, 1. pantā tas vārdiņš, kas ir tulkots kā vājības, tas nav pozitīvs vārds. Šis vārds viņš saistās ar kaiti, ar trūkumu, ar kaut kādu tādu nespēku, kaut ko ilgstoši saglabāt nav vēlams un nav labi. Kristietim būt šajā stāvoklī Pāvila prāt ilgstoši nav pārāk veselīgi. Un tādēļ stiprajiem ir jāgādā par to, lai šos cilvēkus, šos brāļus un māsas, kas arī ir Dieva žēlstības un godības mantinieki, lai viņi pieaugtu, lai viņi kļūtu stiprāki. Taču, draugi, mēs visi zinām to, ka tāda kristīgā nobriešana un tāda kristīgā pieaugšana prasa milzīgu laiku. Tā prasa milzīgu pacietību. Un šī pieaugšana notiek tad, kad mēs pacietīgi citam mācam Dieva vārdu. Gluži kā mēs to darām šeit šodien. Gluži kā mēs to darām mūsu Bībeles studijās, vai tiekoties cits ar citu, vai runājot par Dieva vārdu patiesībām cits ar citu. Šī pieaugšana notiek caur piemēru rādīšanu. Šī pieaugšana notiek tad, kad mēs nostājamies citam blakus un citu skubinam un mudinam dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu. Un uzreiz prātā nāk tie vecāki, kuri pacietīgi vienmēr ir līdzās tiem mazajiem bebukiem, kuri mācās staigāt. Mums arī šodien, starp citu, pāris tādi ir. Tas cilvēks, viņš knapi stāv kājās, un tas vecāks visu laiku, pat ja viņš nav blakus, viņš redz viņu. Un mēs zinām, ka šis process, ko sauc iemācīties staigāt, viņš ir lēns, viņš pieprasa pacietību, viņš ir pilns ar klupieniem, kritieniem, zilumiem, puniem. Vienu otru reizi pat uz vienības gatvi ir jābrauc, šūt kādu pārsist uzacis vai ko tam līdzīgu. Un tieši tāpat ticībā stiprajiem ir jābūt gataviem reāli kalpot šiem ticībā nedaudz vājākajiem, palīdzot viņiem pieaugt, palīdzēt viņiem ieraudzīt to, kā tad Kristus žēlastība veido tavu dzīvi. Romas draudzē, mēs jau to redzējām iepriekšējā nodaļā, tas nozīmēja no mūsu puses skatoties tik elementāru lietu, kā gādāt par to, lai kopējā sadraudzībā pie galda, kur draudze ir kopā. Ticībā vājais brālis, kurš savas pārliecības dēļ neēd gaļu, viņš justos brīvs ēdot tos savus dārzeņus un neizjūtot nekādu spiedienu vai kā latvieši saka, bulingu, tādu presēšanu, ka tev arī tagad ir tas šķiņķis jāēd. Kas ir šīs lietas mūsdienu ekvivalents? To es atstāšu jūsu ziņā. Lielais izaicinājums esot kopā ar citiem kristiešiem ir domāt. Tas ir visa sākums. Mēs apzināti pievēršam uzmanību. Vai tas, kā es ar saviem vārdiem, darbiem, attieksmi, vai es esmu par stiprinājumu šim savam brālim un māsai?
vai man vārdi, man attieksme, man rīcība palīdz viņam pieaugt ticībā. Ieraudzīt to, ko nozīmē būt par kristieti, kurš dzīvo saskaņā ar Dieva žēlastību. Tā ir pirmā pavēle. Nesiet to vājības, kas nespēcīgi. Cenšties būt patīkami otram. Cenšties rūpēties par otra labumu, lai otrs varētu pieaugt savā ticībā. Un tālāk Pāvils min iemeslu, kādēļ tas ir jādara. Un Pāvils kristieti aicina raudzīties uz pašu Kristu. 3. pants sākas ar šo burvīgo saiklīti, jo, kas tad ievada šo iemeslu teikumu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet, kā ir rakstīts, tavu nievātāji nievs ir kritušas uz mani. Bet, kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Neizpatīkat paši sev, jo arī Kristus nav izpaticis pats sev. Es pieņemu, ka man jau nevienam šeit klātesošajam nav jāatgādina, ka Kristus ir nevis Jēzus uzvārds, kā Martinsons vai Tumanovskis, bet gan viņa tituls. Un no tā izriet, ka Jēzus, šis Dieva apsolītais, ilgi gaidītais, varenais valdnieks, viņš nav izpaticis pats sev. Jau šis teikums pats par sevi mums 21. gadsimtā dzīvojošiem cilvēkiem liekas ārkārtīgi neparasts, pareizi. Jo mēs esam pieraduši pie tā, ka tie, kas ir pie teikšanas, pie šprīces, tie arī, špricē savā virzienā visādus labumus. Un ja gadās, to apvienot ar citu svētīšanu, tad arī to. Es nedaudz pārspīlēju un kariķēju, saprotiet man pareizi. Taču nākamais teikums ir kaut kas pavisam neaptverams. Šis Kristus, šis varenais Dieva valdnieks, viņš nolaidās no savas debesu godības, lai tiktu nievāts, apsmiets, izņirkts, apspļaudīts, sists, mocīts, nonāvēts pie krusta. Un kāpēc viņš to visu darīja? Tāpēc, ka mēs bijām, kā Pāvils vēstulē romiešiem 5. nodaļā raksta, mēs bijām nespēcīgi, mēs bijām vāji, mēs bijām grēka pārņemti, mēs bijām garīgi miruši, mēs bijām cilvēki, kurus vienīgais, kas nākotnē sagaida, ir Dieva taisnīgās dusmas un tiesa. Taču Kristus pacieta visu to, par ko mēs lasām jaunajā derībā. Mūsu labuma dēļ. Viņš neizpatika pats sev, lai gādātu par mūsu labumu. Brāļi un māsas, Kristus, kuram mēs visi piederam, viņa žēlastībā kalpojam, mūsu dēļ atdeva pats sevi. Lai mums tagad varētu būt miers ar Dievu, lai mums tagad varētu būt grēku piedošana, lai mums varētu būt glābšanas un mūžīgās dzīvības nemainīgā, neatņemamā cerība. Mūsu valdnieks aizliedza pats sevi mūsu labad. Un tāpēc tagad mēs esam aicināti sekot savam kungam un glābējam savstarpējās attiecībās. Vairāk domājot par otru cilvēku, par viņa labumu, par viņa izaugsmi, nekā par savu. Un ja mēs tā nopietni par šo lietu padomājam, ja mēs patiešām tā nopietni aizdomājamies par to, ko tad Kristus īstenībā ir izdarījis mūsu labā, ko tas viņam ir maksājis, kas viņš galu galā bija un joprojām ir, tad godīgi sakot, man liekas, šīs sekošanas cena mūsu savstarpējās attiecībās lielākoties ir tā kā tāds nieks, pareizi. Salīdzinājumā. Jebkas, ko Pāvils no mums prasa šajās nodaļās, salīdzinājumā ar to, ko Kristus izdarīja, tas ir pilnīgais sīkums. Un man liekas, ka tas lielākais izaicinājums jau ir patiesībā spēja apstāties un padomāt par to,
kas īsti ir šīs lietas un šie jautājumi, kas mūsu draudzes kontekstā, mūsu varbūt plašākās sabiedrības kontekstā varētu būt tie jautājumi, kuros mums vajadzētu apzināti un mērķtiecīgi censties citam palīdzēt. 4. pantā Pāvils atsaucas uz šo iepriekšējā pantā citēto psalmu, kurā tiek runāts par valdnieku, un paskaidro, ka Dieva vārds ir pierakstīts, lai mums šajā procesā palīdzētu. Ieskatieties, bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Redziet, Pāvila prāt, Dieva vārds mums ir atstāts, lai mēs tur lasītu par to, kāds ir mūsu valdnieks, par to, ko viņš savu ļaužu labā ir darījis. Un tas ir baigi svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka kristīgā dzīve jau nav vienkārša. Līdz finiša līnijai ir jāskrien tāls ceļš. Un Dievs savā žēlstībā ir gādājis par to, lai mums būtu pieejams viņa vārds. Viņa vārds, kuru lasot, kuru studējot, mēs gūstam spēku atjaunošanu, mēs gūstam mierinājumu. Mūsu cerības tiek stiprināta. Jo galu galā šī vienprātība, par kuru Pāvils šeit runā, šī vienotība, šīs vienotības rašanās un augšana, viņa ir neizbēgami saistīta ar laiku, ko mēs pavadām Dieva vārdā. Neizpatīkiet sev paši sev, tāpat kā Kristus neizpatika pats sev. Visbeidzot, Pāvils šo pirmo daļu noslēdz ar lūkšanu. 5. 6. pants. Bet izturības un mierinājumu Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota Kristu Jēzu, tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Pāvils šeit lūdz pēc tā, lai Dievs Romas kristiešiem vispirms un pēc tam pastarpinātu arī mums šeit. Lai Dievs viņu vidū veido šo vienprātību. Vienprātību mēs varētu burtiski tulkot kā tādu saskaņu, harmoniju. Tas nenozīmē, ka visiem kristiešiem ir jābūt vienādiem tā kā sērkociņiem kastītē vai kā tādām precēm, kas slīd pa konvejeru lenti. Ne, par to te nav runa. Bet šeit ir runa par reālu vienprātību, par to, ka mēs domājam vienādi. Mūsu prioritātes, mūsu pasaules skatījums ir vienāds. Un šīs vienprātības dēļ mēs esam gatavi palikt malā tās atšķirīgās lietas, tās nebūtiskās lietas, tās lietas, kas nav glābšanas jautājums, kurās Bībele ir klusa, kas neiet pret Bībeli, kas neiet pret Bībeles mācību, bet par kurām mēs tik bieži varam plūkties un kašķēties. Lūk, ko nozīmē vienprātība. Un Pāvils lūdz par šo, tāpēc, ka vienprātība nenotiek automātiski. Vienprātība ir kaut kas tāds, par ko regulāri ir jācīnās. Es nezinu, kā jums ir ar jūsu draugiem un jūsu ģimenes ietvaros, bet manuprāt, ka pat ar vistuvākajiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tā teikt vienā laivā sēžam un vienā virzienā braucam, reizēm ir grūti ar to vienprātību. Kur nu vēl? Tad, kad mēs saskaramies ar tik atšķirīgiem cilvēkiem, kādus mēs redzam draudzē. Mēs zinām, ka mums tas ir jādara, bet tas nebūtu nenozīmē, ka to ir viegli darīt. Dzīties pēc šīs vienprātības, kurā mēs ieraugam to otru cilvēku un cenšamies viņam palīdzēt pieaugt. Un tieši tādēļ Pāvils jau arī lūdz. Šī ir brīnišķīga lūkšana. Šī ir lūkšana, ko Dievam patīk dzirdēt un patīk atbildēt. Un kāds būs tā rezultāts? Pāvils lūdz pēc vienprātības, bet viņš lūdz pēc vēl vienas lietas. Viņš lūdz pēc tā, lai šī vienprātība novest pie tā, ka Dieva vārds tiek pagodināts. Un, draugi, te ir kaut kas vairāk par, mēs šodien vairākas dziesmas, skaistas dziesmas vienā balsī vienprātīgi dziedājām.
Bet Pāvils šeit runā par kaut ko lielāku nekā vienkārši dziedāšanu dievkalpojumā, lai cik skaisti un svarīgi tā arī nebūtu. Pāvils šeit runā par kaut ko daudz iespaidīgāku. Šeit runā par cilvēkiem, kuri tīri cilvēciski, dažādu iemeslu dēļ, ir savstarpēji nesaskanīgi un nesaderīgi, ka viņi spēj nolikt malā visu to, kas viņus vienu no otra nošķir, lai pielūgtu Dievu, lai skatītos uz vienu, lai savas balsis paceltu uz vienu, lai pagodinātu to vienu. Un, draugi, tas norāda uz to, ka pār visu pasauli ir tikai viens Dievs, kura priekšā šie dažādie cilvēki loka savus ceļus un dzied slavas dziesmas par to darbu, ko viņš ir pie viņiem paveicis. Lūk, evaņģēlijas darbībā. Tas ir patiešām skaisti. Un kaut kādā ziņā šī Pāvila lūgšana, kas te ir pierakstīta 5. 6. pantā, arī izsaka Pāvila tās visdziļākās ilgas, to, kāpēc viņš vispār šo vēstuli raksta. Viņš grib patiešām redzēt to, kas starp dažādām pasaules tautām, bet jo īpaši starp jūdiem, jūdu kristiešiem un pagānu kristiešiem pastāv vienprātība. Ka viņi cits citu pieņem un ka viņi abi kopā, plecu pie pleca, pagodina Dievu par viņa darbu viņu vidū. Tad šī pirmā daļa mums aicina sekojot Kristus piemēram, tam, ko Kristus mūsu labā ir izdarījis, celt citam citu ticībā. Un to darot ar lūgšanu. Tas ir Dieva darbs mūsos, mēs to paši nevaram tā kaut kā mākslīgi radīt un veicināt. Ne, mums ir vajadzīga Dieva palīdzība. Lūgsim Dievu, celsim cits citu. Tas mūs novada pie šīs dienas raksturvietas otrā punkta, kas īstenībā ir tāda kā kulminācija visam tam, ko mēs esam pēdējās nedēļas mēģinājuši izpētīt. Proti šī draudzes vienprātība, vienotība pierāda to, ka Dieva apsolījumi piepildās. Draudzes vienprātība patiešām ir pierādījums un zīme un demonstrācija tam, ka Dievs patiešām dara to, ko viņš ir sendienās apsolījis darīt šajā pasaulē. Šie panti atkal sākas ar pavēli, vai jūs pamanījāt 7. pantā. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Runājot par savstarpēju pieņemšanu, Pāvils šeit domā kaut ko vairāk nekā tādu draudzīgu sasveicināšanos pirms dievkalpojuma. Nāc iekšā, draugs, sēdies, nezinu, kā tevi sauc, bet sēdies. Nē. Redziet, mūsu pieņemšanai, tam, ka mēs pieņemam otru, vai pamanījāt, ka tam ir jāatspoguļo tas, kā Kristus ir pieņēmis mūs. Pirms pāris nedēļām mēs lietojām šo salīdzinājumu, ka pieņemt īstenībā ar to nozīmi, kā Pāvils to domā, ir kaut kas līdzīgs kā viesim, kurš pie tevis ciemojas, teikt, nāc iekšā, draugs, un jūties kā mājās. Tas nozīmē, ka kaut ko vairāk par vienkārši ielaišanu iekšā pa durvīm pareizi. Tad, kad cilvēks atnāk pie mums ciemos, mēs taču viņu neatstājam tur, koridorī. Mēs viņu vadam iekšā. Pat ja viņš kautrējās, mēs valkam viņu iekšā. Viņš kļūst, ja tā var teikt, par mūsu uzmanības centru. Mēs par viņu gādājam, mēs gribam, lai viņš justos labi mūsu mājās. Skaidrs, ka mums nevajag šo ilustrāciju, tā teikt, izstiept pa garu, jo, ja izstiept pa garu, tad viņi var salūst. Taču otra pieņemšana ir uz otra labumu un ērtībām, uz izaugsmi vērsta rīcība. Turklāt šai rīcībai ir jābalstās pašā Kristus rīcībā. Un kā tad Kristus mūs pieņēma? Kā viņš demonstrēja šo plati atvērtās rokas nāc iekšā, tu esi manējais. Skatieties 8. un 9. pantā. Es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ,
lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus, un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņu žēlastību. Mūsu pieņemšanas dēļ, lai mūs pieņemtu, Kristus atkal, šis varenais Dieva valdnieks, viņš kļuva par kalpu. Un šī frāze apzīmē neko citu, kā Jēzus nākšanu šajā pasaulē, lai ciestu un mirtu par cilvēkiem. Nievas ciešanas, krusta nāve. Dieva ķēniņš no debesu godības nāca uz šīs zemes, lai mirtu, tādējādi pieņemot mūs. Kristus, lai viņš mūs varētu pieņemt, viņam bija jāsamaksā par mūsu grēka vainu. Viņam bija jāuzņemās mūsu grēku sods. To izdarot, viņš mūs pieņem. Taču Pāvils mūs aicina ieraudzīt, ka mūsu šī savstarpējā pieņemšana un vienotība, kas balstās paša kunga Jēzus darbā, patiesībā ir daļa no kaut kā daudz lielāka un daudz iespaidīgāka. Vēlreiz ieskatieties 8. pantā. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus. Kristus nāca, lai mirtu, tādējādi dāvājot glābšanu cilvēkiem. Taču tā nebija kaut kāda traģēdija. Tas nebija kaut kas nejaušs, negaidīts. Gluži pretēji, Pāvils grib, lai mēs ieraugam, ka tā ir daļa no Dieva grandiozā plāna. Šis plāns patiesībā jau pamazām tika šķetināts 1. Mūzes grāmatā. Kristus nākšana uz šīs zemes kā kalpam, lai mirtu, ir piepildījums tam, ko Dievs sendienās bija apsolījis sentēviem. Un te ir runa par apsolījumu, kas tika izteikts Ābrahamam 1. Mūzes grāmatas nodaļā, un pēc tam atgādināts Īzakam un Jēkabam un citiem patriarhiem. Un šis apsolījums savā būtībā bija ļoti vienkāršs. Jūs būsiet liela tauta, un jūs būsiet par svētību citām zemes tautām. Kristus nāca kā kalps pie apgraizītiem. Kāpēc? Lai parādītu, ka Dieva vārdam var uzticēties. Jēzus nāca, lai piepildītu to, ko Dievs pirms tik daudziem gadsimtiem bija teicis. Ar savu izpērkošo darbu Kristus nodrošina, ka šī žēlastība, ko viņš dāvā, tā ir kā tāda, to pat nedrīkst laikam teikt, bet pavasarī laikam tā ir neizbēgama lieta, kūlas ugunsgrēks, kas skrien pāri pļavām un aizdedzina visu. Nepārprotiet man, draugi, ja? Lūk, par ko ir runa. Jēzu piepildās Ābrahamam dotais apsolījums par svētību visām tautām. Visā pasaulē būs cilvēki, kas pagodinās Dievu. Kāpēc? Jēzus dēļ. Un tālāk Pāvils no 9. panta līdz pat 12. Viņš parāda, ka tas tiešām tā ir, ka tā nav tikai kaut kāda tāda viņa paša teorija. Nē, viņš citē no vecās derības. Un kas ir interesanti, viņš citē no visām vecās derības daļām. Viņš citē no Toras, viņš citē no psalmiem, viņš citē no praviešu grāmatas. No dažādām Bībeles daļām, vecās derības daļām. Bet vēsts visur ir viena un tā pati. Jo no pašiem pirmsākumiem Dievs bija nodomājis būt par Dievu un valdnieku pār visām pasaules tautām. Un lūk, Kristū tas viss piepildās. Skatieties, pirmais citāts 9. pantā, kā ir rakstīts, tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Šis citāts ņemts no 18. psalma, konkrēti 50. psalms. Šajā psalmā ķēniņš Dāvids, viņš priecājas par to, ka viņš ir attaisnots citu priekšā.
par to, ka viņš valdīs pār pasaules tautām. Un viņš apliecinās, viņu apliecinās un viņu slavēs starp citām tautām. Viņa valdīšanu slavēs starp tautām. Vajam tālāk, 15. nodaļas 10. pants, vēl viens citāts. Un vēl ir sacīts, tautas priecājieties kopā ar viņa tautu. Un šis citāts savukārt ir ņemts no 5. Mūzes grāmatas, no 32. nodaļas, no Mūzes dzīves pašas izskaņas, kur viņš dzied šo savu pēdējo dziesmu. Un šajā dziesmā Mūzes sauc debesis. Ja mēs lasītu ebreju valodā šo tekstu, tur mēs redzam vārds debesis. Lai visas debesis pievienojas slavas dziesmā kopā ar Dieva ļaudīm par to glābšanu, ko Dievs ir dāvājis. Savukārt Pāvils, citējot šo Mūzes grāmatas tekstu, viņš debesis ir aizstājis ar vārdu tautas. Jo doma ir tieši tā, viņš aicina tautas slavēt Dievu kopā ar Dieva izglābto tautu, jo viņš dāvā milzīgu glābšanu. Romiešiem 15.11. nākamais citāts ir no 117. psalma, un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet kungu, un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņiem. Tie, kas nezina, tas ir Bībeles īsākais psalms. Visi var iemācīties no galvas, un šis psalms savā īsumā ir ārkārtīgi skaists. Viņš aicina visu pasauli, visas pasaules zemes un tautas slavēt Izraēlu Dievu, priecājoties par viņa uzticību, par viņa derību, par viņa glābšanu. Visbeidzot, citāts no Jesajas grāmatas 12. pantā. Reiz ģišai sakni dos zinumu un celsies tas, kas valdīs pār tautām, un tautas cerēs uz viņu. Šis citāts ņemts no Jesajas 11. nodaļas, kur tiek runāts par to, ka kādu dienu Dāvida pēcnācējs, šis ģišajas saknes dzinums, viņš nāks, lai valdītu pār visām tautām. Un nevis ar tādu bargu roku, bet kā cerība visām tautām. Tautas raudzīsies uz viņu kā uz cerības avotu, kā uz glābšanas avotu. Draugi, vai jūs redzat, viens citāts pēc otra, visa vecā derība runā par to dienu, kad piepildīsies tas, ko Dievs sentēvien apsolīja. Tu būsi par svētību visām pasaules tautām. Draugi, visi šie citāti māca to, ka vienīgā cerība šajā salauztajā pasaulē, vienīgā cerība mums kā grēciniekiem, kas nāk no dažādām pasaules malām, ir būt vienotiem zem viena valdnieka. Zem kura? Jūs uzminējāt. Zem apsolītā Dāvida pēcnācēja. Zem Jēzus Kristus. Lūk lielais, varenais, gudrais, žēlastības pilnais Dieva nodoms, kuru mēs esam aicināti ieraudzīt. Un ziniet, kas visā šajā ir tas pats pārsteidzošākais? Tas pats pārsteidzošākais un negaidītākais ir tas, ka tieši tāda draudzīte kā mēs šeit, kura uzticoties Kristum, cenšas dzīvot vienprātībā un saskaņā, savstarpējā harmonijā, ir šī varenā Dieva nodoma pierādījums, demonstrācija šeit uz šīs zemes. Reizēm cilvēks saka, kur tad ir tie Dieva lielie varenie darbi šajā pasaulē? Un Pāvils šajos pantos saka, skaties uz draudzi un redzi. Tu gribi redzēt Dieva lielos varenos darbus šajā pasaulē? Skaties uz draudzi. Skaties, piemēram, uz Romas draudzi, kuram Kristum ticīgais, izbijušais pagāns, iespējams kaut kāds tur slepkaunieks, dod brālību apskāvienu ebreju izcelsmes kristietim, kurš visu savu dzīvi ir skrupulozi turējies pie bauslības pildīšanas un visu savu dzīvi ir šķaudījis un sprauslājis par tiem pagāniem.
Un tagad šie divi viens otram dod apskāvienu. Tu esi mans brālis, tu esi mans brālis. Cilvēcīgi nesavienojami cilvēki krīt ceļos kopā ar skatienu vienā virzienā. Pagodināt vienu kungu, pagodinot vienu glābēju. Kas par izmaiņām? Kas par Dieva darbu šajā pasaulē? Raksturvieta noslēdzas ar lūgšanu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru, ticībā un jūsu svētā gara spēkā kļūt pārpilni šajā cerībā. Pāvela lūgšana ir par to, lai cilvēki saprastu šo Dieva lielo plānu un nodomu. Lai viņos pārējiem vairotos šī cerība, kas runā par šo piepildījumu. Lai mūsu sapratne mūs piepilda ar prieku, ar mieru. Lai Romas draudzes vienprātība būtu kā liecība tam, ka Dievs tiešām īsteno savu plānu. Draugi, lai mūsu Pārdaugavas draudzītes un jebkuras citas bibliskas draudzes vienprātība būtu kā šis iedrošinājums un stiprinājums un apliecinājums tam, ka Dievs patiešām šajā pasaulē dara grandiozas lietas. Tik dažādi cilvēki, savienoti, kalpošanā cits citam, kalpojot un sakojot savam kungam, kas par brīnišķīgu skatu, vai ne? Draugi, draudzes dzīvē reizēm nemaz nav tik vienkārša. Un kāds gan tur brīnums, tur, kur kopā sanāk grēcinieki, jau ar 2 pietiek, kur nu vēl tad, kad mēs esam 30. Lai vieta atrastos gan pārpratumiem, gan citu sāpina, un tā tālāk un tā joprojām. Draugi, perfektas draudzes nav. Tie, kas, tā teikt, meklē, lai mums izdodas atrast. Tas neizdosies. Bet Kristus žēlastības dēļ mēs visi esam kopā aicināti īstenot kaut ko patiešām iespaidīgu. Dievs ir paredzējis, ka šāda vāja, nepilnīga un ar dažādiem cilvēkiem pilna draudze izplatīs evaņģēliju par Kristu. Vienīgo grēkā zudušās pasaules cerību. Un tas notiek caur cilvēkiem, kur ar Dievu palīdzību ir gatavi vispirms domāt par citiem. Ieraudzīt to, kā es varu palīdzēt savam brālim un māsai augt ticībā. Tas nozīmē rūpēties par to, lai brālis un māsa tiešām neklūp, bet turās un pieaug. Tas notiek tad, kad kristieši viens otram ir gatavi teikt, klau, draugs, tu esi mans brālis un māsa. Es gribu, lai tu jūties kā mājās. Sprediķi izklāsta lapiņas apakšā, es esmu iedrukājis pāris jautājumus. Es cenšos parasti to darīt, es nezinu, vai jūs vispār pamanāt vai nē, bet to es esmu darījis apzināti. Pavadat laiku pārdomājot šos jautājumus. Kā praktiski izskatās tas, ko Pāvils šeit sludina mūsu kontekstā vai mūsu dzīvē? Jūs varat to pārdomāt paši pie sevis, jūs varat to pārunāt viens ar otru, bet pavisam noteikti neignorējiet to. Praktizējot šādu vienprātību, kas balstās Kristus žēlastībā, mēs visi vienā balsī varēsim slavēt Dievu par viņa brīnišķīgo darbu mūsu vidū. Viņš patiešām darbojās mūsu vidū. Un praktizējot šādu vienprātību, kas balstās Kristus žēlastībā, mēs būsim draudze, kas šajā tumšajā pasaulē, bezcerībā slīkstošajā pasaulē demonstrēs Dievu darbu un aicinās daudzus līdzcilvēkus pie šī Kristus, kurš ir atdevis sevi, lai daudzus glābtu un vestu pretī godībai. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs patiesi Tev pateicamies par to, ka Tu nesaudzēji savu dēlu, lai izglābtu mūs,
kad mēs vēl bijām miruši savos grēkos un pārkāpumos, kad mēs vēl bijām tavi ienaidnieki un dumpīgi skrējām prom no tevis. Bet tu mūs izglābi. Un tagad tu mūs aicini sekot mūsu kungam un mūsu glābējam, esot vienotiem, citam par citu rūpējoties, citam citu ceļot un stiprinot ticībā. Un lai patiesi tā mūsu draudzes ikdienas kopā būšana būtu kā tāda skaista glezna tam darbam, kuru tu veic šajā pasaulē. Lai šī skaistā glezna stiprinātu mūs pašus, bet vēl vairāk, lai tā demonstrētu apkārt esošai pasaulē par to, kāds tu esi un ko tu dari savā spēkā un varenībā pie cilvēkiem. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.